Man vajag cukuru. Sveiki visiem, ar jums esmu Esalis. Un šodien es jums vēlos parādīt manus marta favorītus. Tagad ir 3. aprīlis, varbūt es nezinu, bet es zinu, ka ir aprīļa sākums. Un es vēlos jums parādīt manus marta favorītus. Un pirms mēs sākam, ļoti vēlos jums atvainoties par to, ka man nav bijuši konkursa rezultāti. Es patiešām neesmu aizmirsis un es netaisos paņēmu dāvanas sev kaut. Vienkārši esmu nedaudz ievilkus konkursu uz kādu neatsīt vai 2, bet vienkārši man ir tāds slinkums un man īsti nav laika, lai meklētu konkursu rezultātus un to uzvarētāju. Ticiet, man daudz vieglāk nopilnēt favorītus nekā konkursu rezultātus, bet es to kaut kad izdarīšu, es jums apsolu. Nākamais video būs konkursu rezultāti un es ļoti atvainojos par šo ilgo laika posmu, kad es neesmu likusi konkursu rezultātus. Mēs varam sākt. Sākšu es varbūt ar tādu kā nelielu halu, bet arī tās tā kā varētu pieskaitīt pie maniem favorītiem. Lieta, ko es pasūtīju, bija šādi te ādas, neīstās ādas svārki. Es tiešām ļoti gribēju ādas svārkus un tad es vienkārši nolēmu pasūtīt. Ko es varu teikt? Nu, kvalitāte, es nezinu, normāli. Priekš šāds, manuprāt, diezgan normāla kvalitāte. Links, kā jau teicu, visām lietām būs apakšā. Tā lieta, ko es pasūtīju no interneta Koromba, ir šāds te crop tops, kuru noteikti es vilkšu diezgan maz un vasarā. Tāpēc, ka viņš ir ļoti, ļoti īss. Viņš ir pat tiešām ļoti īss, viņš beidzas virs nabas, manuprāt. Bet tā man pēc izskata viņš patīk. Es jums pasūtīju nedaudz lielāku, ja jums apmierina tas izmērs, kurš beidzas virs nabas, tad pasūtiet XS mazāko. Bet, ja jūs vēlaties lielāku, piemēram, es gribēju viņu lielāku, tad pasūtiet nākamo. Bet, nu, labi, gan jau būs ok vasarai, tāpēc, ka es ļoti ceru, ka būs silta vasara. Nākamā lieta, ko es pasūtīju, bija šis te interesantais veidojums. Tātad, tā ir skaitās kleita. Tāda, nu, es viņu biju domājis savādāku bildē, jūs varat aiziet droši apstīties. Bildē, aizlapā viņa izskatījās daudz savādāk. Viņa izskatījās tāda kā auduma tāda, bet viņa atnāca tāda zīdveidīga un ļoti plāna, kas arī būs vasarai noteikti. Es domāju, ka vasarā to varētu tā kā vēl virs kaltkastīm, vienkārši ejot uz jūru vai nākot no jūras. Manuprāt, tas būs ideāls variants, bet es to biju domājis kā kleitu, kur tad, nu, tā, es to nenozinu, kleita jau tā ir, bet tā bija domāta savādāk. Šis bija arī viss no Rombas, un es jums vēlos parādīt kaut ko, kas man bija favorīts tiešām visā mēnesī, kopš es viņu dabūju. Tas ir šis te Daniela Wellingtona pulkstenis, jā, ak mans Dievs, jā. Es viņu alkāju, teiksim, nepārspīlējot katru dienu, vilku uz skolu. Viņu pasūtīt ieskatoties Daniela Wellingtona mājaslapā, kur arī būs apakšā. Un lietojot manu kodu Ališuks, kaut kur te, jūs dabūsiet 15% atlaidi visām lietām Daniela Wellingtona mājaslapā. Vēlas pasūtīt lietas no Shein. Šīs 2 lietas gan nevar saviem favorītiem, bet es jums vēlos parādīt, kur es pasūtīju šo te strīpaino melnbalto kleitiņu, kura ir ļoti forša, man ļoti patīk. Nu, man patīk, kā viņa izstāsta. Un viņa ir domāta tāda kā platveidīga, nemāku pateikt, kā pareizāk būtu, bet jā. Un otrā lieta, ko es pasūtīju, bija šis Nirvānas skrekls, kurš nebija nesākuma novācis man, bet, nu, oh well. Viņš ir ļoti foršs, man ļoti patīk. Viņš ir ļoti labi materiāli, kā no tiem krāpniem, ko es vispār jau esmu pasūtījis. Man šīs patiešām ļoti patīk, jo man patīk tas viņa materiāls. Un arī tas, ka šeit ir tā kā tādas, atklāsīs, tā kā. Un jā, un man ļoti patīk, tāpēc arī šiem linki būs aprakstā. Šis nav viss, tātad nākamā lieta, ko es jums vēlos parādīt. Laša duša želeja ar citrona laimu, cik sapratu. Tiešām nekad nebiju izmēģinājis lašas duša želejas, bet man ļoti patīk. Un man tiešām viņa ļoti patīk. Un tad, kad man beigsies, tad es obligāti pirkšu jaunu tieši tāda veida, tā kā želejas veida.
smaržotā, nezinu, atsvaidzinoši. Šī likās tiešām tieši tā, kādus vēlējos, un šo man uzdāvināja vārda diena. Nākamā lieta no ķermeņa kopšanas ir šis te roku krēms. Nē, tās nav ziepes, tas ir roku krēms, kurš izstāsta pēc ziepēm, ļoti pēc ziepēm. To nepirku es, to nepirku man mamma, un sākumā es domāju, ka tās ir vienkārši pēc ziepes. Līdz viņa pateica, ka tas ir roku krēms. Tātad es pavisam piekritīšu šīm te aprakstam, tas ir tās labākais krēms, ko es savā mūžā lietojusi. Viņš izstāsta briesmīgi. Viņš smaržo briesmīgi, bet viņš ļoti mīkstina roku ādu. Nu tā, ka ļoti tev roku āda ir pavisam savādāk. Nu, es nemāku pazīmēt, jo viņš patiešām mitrina, nevis vienkārši smaržo un izstāsta pēc, nezinu. Nākamais divas lietas, ko es jums vēlos parādīt, ir smaržas. Lietoju divu veidu smaržas šomenes. Pirmais ir šīs te, kas ir fantastisks. Es esmu ļoti pateicīga savai klasbiedrenei Katrīnai, kura man šīs uzdāvināja. Es lietojos daudz, jo es viņu dabūju diezgan nesen, bet es to īso laiku posmu, viņas esmu vienkārši, man viņš ļoti patīk, tas ir no Pink, tas ir Victoria's Secret. Nākamās ir smaržas, kas nav tā kā body sprays, kas ir smaržas. Tās ir Kristiānas Agueras smaržas. Nav jausmas, kas tas ir. Bet arī šo man uzdāvināja, un viņas ir tik perfektas, es nevaru. Man ļoti patīk. Es nezinu, tāds saldens, ne tāds pārāk salds aromāts. Es nemāku paskaidrot, bet viņas ir vienkārši dievs. Man viņas ļoti patīk lietot, bet es viņas nelietoju tā kā uz skolas, viņas lietos kaut kādiem tā kā īpašākiem pasākumiem skolas. Un laikam pēdējā lieta, ko es vēlos parādīt, ir šādi te auskariņi, kurus man arī uzdāvināja manā vārdā. Viņi ir latviešu rakstījumi un tādi apaļi. Nav lieli, bet man viņi ļoti patīk. Ļoti. Šis laikam arī bija pilnībā viss, ko es jums vēlos parādīt un pateikt. Lūdzu gaidiet konkursa rezultātus, kuri būs drīz. Un spiediet like, subscribe un laikam tā līdz konkursa rezultātiem.